labi, izlases cirti. Ko jūs vēlaties? Jūs vēlaties naudu vai jūs vēlaties kādu konkrētu rezultātu? Tad ir pirmais jautājums. Vai mēs ņemam maksimālu naudu? Tas nozīmē, ka šajās spriedzēs mēs ņemam visas lielās, maksimāli taisnās spriedzes, kur sanāk maksimāli daudz baļķis, maksimāli daudz naudas. Un tā vietā atstājam šos iespējams bioloģiski vērtīgos bērzus, dažādas kroplas, spriedes, bez galotnēm, rekur milzīgas apses. Nu, teiksim tā, salasam pa to neglītāko, neperspektīvāko sortimentu to šķērslaukumu un atstājam, tad tas mežs te izskatīsies tāds kroplīgs ar veciem bērziem, apsēm, viss labais būs paņemts. Otrs variants, ka saimnieks saka, ka viņam tomēr tā nauda nav tik svarīga, bet viņš grib, lai viņam būtu smukas priedes vai konkrēti vienā stūrītī vairāk priedes vai mazāk. Tas ir tas, ko no sākuma mēs saprotam, kas ir šis priekšmets. Tālāk jau samēram, samarķējām kokus un attiecīgi varam dabūt jau normālu piedāvājumu konkrētajai situācijai. Konkrētajā gadījumā noprecizējām, saimnieks teica, ņemam maksimumu, man interesē tikai maksimāli daudz naudas. Bet iepriekš mums bija šāda cirsma. Saimnieks pateica tā, ka es gribu smukas, perspektīvas, skaistas spriedzes, kuras man tur stāvēs mūžīgi. Un tā mēs arī izdarījām. Bet ja jūs vienkārši teiksiet, taisam izlases cirti un uzņēmumiem prasīsiet augstāko naudu, nevienojoties par konkrētām lietām, tad uzņēmums, kurš būs nosolījis vislielāko naudu, viņš arī atbrauks un paņems visvērtīgākos kokus. Tāpēc līguma priekšmets un šie atrunātie noteikumi vienmēr ir svarīgi. Tāpēc darījumos uzticaties MMV un mēs izdarīsim tā, lai viss būtu pēc jūsu plāna.